laikā we have a language called Afrikaans, mēs runājam valodā afrikāns. which is a bit like Dutch. Ļoti līdzīgi nīderlandiešu valodai. And there's a saying in Afrikaans that says when your stomach is full, your eyes pull closed. Afrikāns ir tāds teiciens, ka tad, kad tavs vēders ir pilns, tad vienkārši acis aizvarās. So that's what happens. The weight pulls the lids down, okay? Te tas notiek, ka tās barības māsa vienkārši aizspiež acis, ciet acis Now, we plakstums. are not letting that happen today, Un mēs nepieļausim, ka tādas lietas notiek šodien. because this afternoon you're going to be doing some work. Tāpēc, ka šajā pēcpusdienā jums būs jāveic noteikts darbs. We're going to spend the rest of the afternoon in Mark chapter 9. Atlikušo pēcpusdienu mēs pavadīsim Marka evaņģēlija 9. nodaļā. We're going to learn how to get a passage of the Bible ready to teach. Mēs domāsim par to, kā strādāt pie raksturvietas, lai mēs pēc tam to varētu mācīt. We're going to assume that you don't have any resources that you are using, you only have the Bible. Mēs pieņemsim to, ka jums nav nekāda resursa un jūs lietojat tikai Bībeli. And we will talk about how to understand the passage, Mēs runāsim par to, kā saprast raksturvietu, how to get the passage ready to teach as a Bible study for older children, kā sagatavot šo raksturvietu tādā veidā, lai mācītu vecākajiem bērniem, and how to tell it as a story for younger children. un kā izstāstīt to kā stāstu gados jaunākiem bērniem. Can I make one comment from our previous session? Vēlos izteikt vienu komentāru, kas attiecās uz iepriekšējo And sesiju. that's that I don't want anybody here to leave discouraged. Es nevēlos, lai jebkurš no mums šeit aiziet prom izdrošināts. I want you to understand that we always start where we are Saprotiet to, ka mēs vienmēr sākam tur, kur mēs esam, and we do what we can un mēs darām to, ko mēs varam, with what we've got, ar to, kas mums ir dots. knowing that there's always a better way to do something. Vienmēr turot prātā, ka ir kāds labāks veids, kā paveikt darbu. So as long as we're evaluating our ministries on an ongoing basis, Tik ilgi, kamēr mēs regulāri izvērtējam mūsu kalpošanas, asking ourselves the question, is this helping me to build relationships? uzdodot savu jautājumu, vai tas palīdz veidot attiecības, Is it helping me to teach the Bible, to model the gospel? vai tas palīdz mācīt Bībeli un parādīt bērniem evaņģēliju, And am I seeing life change? vai mēs redzam mainīt dzīvi, Or maybe I need to change things. varbūt, ka man ir jāmaina lietas. If you've currently got a rota of 4 people, Ja šajā brīdī jums ir grafiks, kurā ir 4 cilvēki, then just adding one person to your team can make a big difference. pievienojot tikai vienu cilvēku jūsu komandai, mainīsies daudzas lietas. I do think it's important to have 2 adults in the room. Es uzskatu, ka tas ir nozīmīgi, ka svētdienskolas telpā ir 2 pieaugušie. I think for the safety of the children and the adults involved, that's a very, very good principle. Tas ir labi 2 iemeslu dēļ, gan pašiem pieaugušiem, tas ir labi gan arī bērnu drošībai. And so then if you were assisting one week, teaching the next and going to church for nourishment for 3, that would be good. Ja tu vienu nedēļu palīdzi, vienu nedēļu māci, un tad pārējās nedēļas esi dievkalpojumā stiprinājumā, un tas ir ļoti labi. And studies are also showing that children who stay around in church Pētījumi parāda to, ka bērni, kuri paliek baznīcā, do so because they have a significant relationship with up to 6 adults. šiem bērniem ir nozīmīgas attiecības ar pieaugušiem līdz pat 6 pieaugušajiem. So how do you have significant relationships? Well, you work on a rota and you're teaching them, aren't you? Kādā veidā tad tu dabūni šīs nozīmīgās attiecības? Tev ir grafiks un tu māci bērnus. Let's get stuck into our preparation. Šajā brīdī ķersimies klāt gatavošanās procesam. The first thing we need to do, of course, is to pray. Pirmā lieta, kas mums ir jādara, ir jālūdz. I've got the wrong version of the slides here, excuse me. Ļoti atvainojos, te tehniski ķibela slaidi. I apologize. Well, you'll cope. Right, sorry. Pray, whatever that word is in Latvian. Tell me what it is. Lūdziet. Lūdziet, okay? Pray. That sounds obvious, Tas izklausās pašsaprotami, but do we do it? vai mēs to darām? As you sit down to prepare your Sunday school lesson, do you pray?
kad tu piesēdies, lai gatavotu svētdienas skolas nodarbību, vai tu lūdz? Do you understand that this is not just a truth that you are going to teach? Vai tu apzinies, ka tā nav tikai un vienīgi patiesība, ko tu māci? This is a lesson that you need to live. Tā ir mācība viela, kas tev ir jāizdzīvo. You can only teach what you can understand. Tu vari iemācīt tikai to, ko tu saproti. You can only understand from God's word what he chooses to reveal. Un tu vari izprast no Dieva vārda tikai to, ko viņš tev ļauj saprast. And so it's very important that we are asking God to help us. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs lūdzam Dievam palīdzību. It's important that you start your preparation early in the week. Ir svarīgi, ka tu sāc gatavoties laicīgi nedēļas laikā. And as I've said before, our resources are encouraging people to study the Bible for themselves. Un caur saviem resursiem mēs iedrošinām cilvēkus personīgi studēt rakstus. You would not be happy with the preacher in your church who came to church and read a sermon that he downloaded from the internet. Jūs nebūtu apmierināti ar mācītāju, kurš vienkārši jums nolasa sprediķi, ko viņš ir lejupielādējis no interneta. Why should we allow our children to have Sunday school lessons that are read to them by someone who's not actually studied the Bible? Kāpēc mēs pieļaujam to, ka mūsu svētdienas skolās bērniem tiek nolasīts mācību materiāli, kurus cilvēks pats pat nav izstudējis? And sometimes when we come to the scriptures, it's like we are the surgeon with a scalpel trying to cut the text apart. Un reizēm mēs tuvojamies rakstiem kā tādi ķirurgi, kas ar skalpeli tagad sagraiz tekstu. But actually in Hebrews chapter 4 it tells us that God's word is sharper than a two-edged sword. Bet Ebrejiem 4. nodaļā ir teikts, ka Dieva vārds ir asāks par jebkuru abās pusēs griezīgu zobenu. And it's God's word that is actually cutting us. Un ka patiesībā Dieva vārds griež mūs. So as we come to God's word, we are saying, Lord, please would you cut us? Un ka mēs nākam pie Dieva vārda, mēs patiesībā lūdzam, Kungs, vai tu mūs sagriez mūs? Would you cut out that tumor of sin that's going to kill me? Lūdzu, griez ārā tos grēka audzējus, kas mani iznīcinās. And so that's why we pray. Tādēļ mēs lūdzam. So let's do that now, shall we? Tāpēc darīsim to tagad. Father, we do thank you for your word. Tēvs, mēs patiesi Tev pateicamies par Tavu vārdu. Thank you that it is living and active. Mēs Tev pateicamies par to, ka tas dzīvs un aktīvs. Please help us to learn something from this passage. Lūdzu, palīdzi mums kaut ko iemācīties no šīs raksturvietas. Please speak to us clearly. Lūdzu, runā uz mums skaidri. Please cause us to become more like Jesus. Lūdzu, panāc to, ka mēs vairāk sākam līdzināties Jēzum. Amen. Āmen. The second thing you're going to do is you're going to look at what the passage is that you should be teaching. Otrā lieta ir tā, ka jūs uzlūkosiet to raksturvietu, kas jums ir jāmāca. You may be using a resource. Iespējams, ka jums ir resurss. Just have a look at the passage and then put the resource to one side. Uzlūkojiet šo raksturvietu un tad nolieciet malā šo skaidrojošo materiālu. Your job is not to teach the material. Jūsu uzdevums nav mācīt materiālu. Your job is to teach the Bible. Jūsu uzdevums ir mācīt Bībeli. The material is going to help you to understand the Bible, Materiāls palīdzēs labāk saprast Bībeli, but you are to teach the Bible. bet jums ir jāmāca Bībeli. Now, I don't know if you get, do you get fish fingers in this country that the children would normally eat? Jā, un tātad mēs Do you get that? jautājums, vai mums ir zivju pirkstiņi mūsu valstī, mēs visi sakam, ir, You've got protams. those? Yes. Okay. Let me tell you that a scripted resource is like fish fingers. Ļaujiet man jums pateikt piemēru, ka tāds Bībeles skaidrošanas resurss ir kā šie zivju pirkstiņi. If you're under pressure, it's a quick meal for the kids, isn't it? Ja tu esi zem spiediena, tad patiesībā tas ir tāds diezko ātrs veids, kā pagatavot maltīti bērniem. Out the freezer, into the oven or the frying pan, and down the throat. Tātad ārā no saldētavas uz pānas un pēc tam pataisno no iekšā bērnos. We are not preparing fish fingers. Mēs negatavojam zivju pirkstiņus. We are to be more like penguins. Mums ir jābūt vairāk kā pingvīniem. Do you know how what do you call that? Penguinium. What? Okay. Penguins, I did. It just sounds, I don't think I could pronounce that name. Okay. But we're supposed to be like penguins. Do we know how penguins feed their young? Kā pingvīni baro savus bērnus? What do? They dive deep. Viņi ienirst, They catch fresh fish. noķer svaigu zivi, They ingest the fish. norī, And then, are you listening? They bring it up in a format that the young can digest it. un tad viņi dabūn to no sevis ārā tādā saturā, ka mazie var sagramot. It's a little bit disgusting, Ir nedaudz pretīgi, but you'll never forget this illustration.
tad jūs nekad neaizmirsīsiet šo piemēru. You are to be penguins. Jums ir jābūt kā pingvīniem. You are to ingest God's word. Jums ir jāuzņem sevi Dieva vārds. You're to be nourished by God's word. Dieva vārdam ir jāuztur jūs. And then you are to bring that up on a Sunday morning in a way that the young children can digest it. Un tad jums tas ir tā kā jāiznes ārā no sevis svētdienas rītā, tā, lai jaunie mazie bērni var to sagramot. Unless you are fed and nourished, the children will not be fed and nourished. Ja vien jūs paši nesat pabaroti, jūs nespēsiet pabarot bērnus. Just like a malnourished mother can't pass on nutrients to their child. Gluži kā māte, kurai nav pieejas barības vielām, viņa nespēja pabarot savu bērnu. And so I encourage our leaders, I say, at least read the passage at the beginning of the week. Un es iedrošinu vadītājs sekojošā veidā, vismaz izlasiet raksturvietu nedēļas sākumā. Don't wait for Saturday night. Negaidiet sestdienas vakaru. If that is the only passage you read every single day of the week that you are teaching, I'm happy. Ja tā ir vienīgā raksturvieta, ko jūs lasat visu nedēļu, tad katru dienu man ir prieks, es esmu apmierināts ar to. So that you are marinating your soul in that passage. Patiesībā jūs marinējat savu dvēseli šajā raksturvietā. And I promise you, you will never teach a boring Sunday school lesson if you've been moved by it. Es jums apsolu, jūs nekad nemācīsiet garlaicīgu svētdienas skolas nodarbību, ja Dieva vārds ir jūs sakustinājis. So, pray and then read the passage. Pirmais, lūdziet, otrais, lasiet raksturvietu. As we read the passage, we're going to be asking some questions. Kad mēs lasām raksturvietu, mēs uzdosim pāris jautājumus. The first, well, before we get that, let's read the passage. So it's Mark chapter 9, verse 2 to 13, please. Mēs lasīsim šodienas raksturvietu, kas ir Marka 9. nodaļa, 2. pants līdz pat 13. pantam. Marka 9. nodaļa, sākot no 2. panta līdz 13. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un tos veda sauru pa augstā kalnā. Un viņš tāpa apskaidrots viņu priekšā, un viņa drēbes tāpa spožas un ļoti baltas, kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt. Un tiem parādījās Ēlija ar Mūzu un runāja ar Jēzu. Un Pēters griežas pie Jēzus un saka: Mācītāji, šeit mums labi, taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu Mūzum un vienu Ēlijam. Jo viņš nezināja, ko runāja, jo tie bija pārbijušies. Un padebesis nāca tos apēnodama, un balss nāca no padebeses: Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Un tūdaļ tie skatījās visapkārt, un nevienu vairs pie sevis neredzēja kā vien Jēzu. Un nokāpjot no kalna, viņš tiem piekodīja nevienam nesacīt, ko tie redzējuši, pirms cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no miroņiem. Un tie to vārdu paturēja pie sevis, pārunādam savā starpā, kas tas esot no miroņiem augšām celties. Un tie viņam jautāja: Kā tad raksturmācītājs saka, Ēlijam jānāk pa priekšu? Bet viņš uz tiem sacīja: Gan Ēlija pa priekšu nākdams visu atkal sataisīs, bet kā tad ir rakstīts par cilvēka dēlu, ka tam būs daudz ciest un tapt nicinātam? Bet es jums saku, ka arī Ēlija ir nācis, un tie tam ir darījuši, ko gribēdami, tā kā par to ir rakstīts. Āmen, tas ir Dieva vārds. Thank you. Context is very important. Konteksts ir ļoti, ļoti svarīgs. You can make the Bible say anything you want if you quote it out of context. Tu vari likt Bībelē pateikt jebko, ko tu gribi, ja tu citē to ārpus konteksta. The Bible actually says that God does not exist. Did you know that? Bībele patiesībā apgalvo to, ka Dievs neeksistē. Jūs to zinājāt? It says, the fool says in his heart, God does not exist. There is no God. Raksti saka, muļķis saka savā sirdī, ka nav Dieva. No, it's a silly example, but if I take the part of that verse out of context, it means the opposite, doesn't it? Es zinu, ka tas ir muļķīgs piemērs, bet ja es paņemu daļu no šī panta ārpus konteksta, tad tas patiesībā pasaka kaut ko pilnīgi pretēju. Have you ever been quoted out of context? Vai jūs kādreiz kāds ir citējis ārpus konteksta? Someone says, I can't believe you said that. Kāds saka, es vienkārši nespēju noticēt, ka tu to You teici. say, no, wait, let me tell you why I said that. Bet tad tu saki, ļauj man paskaidrot, kāpēc es to vispār And you teicu. provide the context, Un jūs dodat šim cilvēkam kontekstu, and then they say, okay, I understand. un tad viņi saka, ļoti labi, tagad es There's saprotu. far too many people who are quoting the Bible out of context. Pārāk daudz cilvēki citē Bībeli ārpus konteksta. Now, we don't have time today, but I would encourage you, if you were teaching Mark chapter 9,
Mums nav tam laika, bet lūk, mans iedrošinājums. Ja jūs mācat Marka 9. I nodaļu, would encourage you to read the chapter before and the chapter after the passage that you're teaching. es iesaku jums izlasīt nodaļu pirms šīs raksturvietas, ko mācat, un pēc šīs raksturvietas, ko mācat. So I'm going to give you a little bit of information that you would normally have had to find for yourself, but it's just to speed things up for us today. Šajā brīdī es jums sniegšu informāciju, ko jūs patiesībā citreiz paši meklētu, bet es jums pateikšu, lai vienkārši pātrinātu lietas. We're asking the context. What is the immediate context? Mēs uzdodam jautājumu, kas ir tūlītais konteksts. We're asking the story about how does this fit in the Bible story as a whole? Tad mēs uzdodam jautājumu, kā šis stāsts iedarās Bībelē kā kopstāstā. In the immediate context, in Mark chapter 8, Tūlītais konteksts Marka 8. nodaļa. Jesus has just fed 4,000 people. Jēzus ir nu pat pabarojis 4,000 cilvēkus. The disciples are confused. Mācekļi ir apjukuši, The Pharisees are asking for signs. farizēji lūdz zīmes. Jesus has literally just done a sign, and the Pharisees are asking for a sign. Jēzus būtiski nu pat ir veicis zīmi, un farizēji pieprasa uzreiz zīmi. Notice chapter 8, verse 17. 8. nodaļas 17. pantā. Jesus warns them about the yeast of the Pharisees, and the disciples think he's talking about bread. Jēzus viņus brīdina par Herodu un farizēju raugu, un mācekļi domā, nu tad viņš runā par maizi ar And viņiem. then in verse 17 he says, "Why are you talking about having no bread? Un 17. pantā viņš saka, ko jūs runājat par to, ka jums nav maizes? Do you still not see?" Vai jūs vēl nemanāt? Okay, just remember this. It's about not being able to see. Atcerēsimies to, ka šeit ir runa par nespēju redzēt. What is the miracle in verses 22 to 26 about? Par ko tad ir šis brīnums 22. līdz 26. pantā? Quickly, have a look. Ātri paskatieties. Yes, it is a question. What is the miracle about? Okay, tad tas ir jautājums mums visiem, tad par ko ir šis brīnums? Tātad aklā acu atvēršana. So Jesus just said to the disciples, "Do you still not see?" Jēzus nu pat ir teicis mācekļiem, vai jūs neredzat? So the next miracle is about a man who could not see. Un nākamais ir brīnums par vīru, kurš nespēja redzēt. Mark has put that miracle there for a reason. Marks ir ievietojis šo te brīnumu aprakstu ar noteiktu iemeslu. It's going to answer the question, how will the disciples come to see? Tas atbild uz jautājumu, kā tad mācekļi ieraudzīs. They can see spiritually. Viņi They can var see redzēt physically. garīgi. They can see physically, they can't see spiritually. Yeah? Viņi redz ar savām fiziskajām acīm, bet viņi neredz garīgi. What is strange about that miracle? Can anyone just quickly discuss in your groups? What is strange about that miracle? Šajā brīdī savās grupās īsti pārnājiet, kas ir dīvains tajā, kā tas brīnums tiek paveikts. Pie galdiņiem, around tables? Yeah. Jā. Tad pie galdiņiem ļoti ātri pārnājiet, kas dīvains ir tajā, kā tas brīnums tiek paveikts. Okay, do we have an answer? Kāda atbilde? Anyone? Shout out. Varam izsaukt, pateikt. Okay. Tātad tas nenotiek vienā reizē, bet ir procedūra tam, kā šis brīnums izpaužās. So it's not instant. Tas nav tūlītējs. Yes, he doesn't half raise someone from the dead. Nav tā, ka Jēzus pa pusē uzceļ no mirušajiem kādu. So the question is Jesus running out of energy? Tad jautājums, Jēzum tā kā pietrūkst enerģijas, Do you think he needs lunch? Jēzum vajadzēja pusdienas paēst, Does he need his batteries recharged? vajadzēja varbūt uzlādēt baterijas, Do you think he could have healed the man instantly? vai viņš varēja tūlītēji dziedināt šo vīru. Why does he not heal the man instantly? Kāpēc viņš nedziedina šo vīru uzreiz? You ask yourself the question. Uzdodiet šo jautājumu. Sorry? So the person believes what he sees. Okay, but it's a two-stage healing. So it's showing us that he sees, but he doesn't see clearly. Tātad šī ir divu pakāpju dziedināšana. Tā parāda to, ka viņš redz, bet viņš neredz pietiekami skaidri. The very next story that he tells us, Peter, you've got to remember, Mark's gospel is not
a chronological sequence of events. Nākamais stāsts ir par apstuli Pēteru, un jums jāturprātā to, ka Marka evaņģēlijs nav chronoloģiski uzrakstīts. So sometimes the stories will be in a different order. Reizēm šie stāsti būs pavisam citā kārtībā, secībā. Because it's like making a beaded necklace where there's a certain pattern. Līdzīgi tas ir kā veidot šo te smuko kaklurotu, kur ir kaut kāda noteikts raksts, paterns. So he's choosing the stories to make the pattern. Un viņš izvēlās šo te stāstus, lai izveidotu šo te noteikto rakstu. And the pattern is to show who Jesus is. Un tā uzbūve, tas raksts ir tāds, lai paskaidrotu to, kas ir Jēzus. So we've got the disciples do not see. Mācekļi neredz. We've got a man who sees but doesn't see clearly. Mums ir vīrs, kurš redz, bet neredz pavisam skaidri. Quickly have a look in your groups, verses 27 to 30. Ļoti ātri grupās apskatiet 27. līdz 30. pantu And answer this question. un atbildiet uz sekojošo jautājumu. What does Peter see that other people don't see? Kas ir tas, ko Pēteris redz, bet ko citi neredz? Kas ir tas, ko Pēteris redz, bet citi neredz? In your groups, quickly discuss that. Lūdzu, grupās pie galdiņiem pārnājiet šīs lietas. Okay, have we got it? Vai mums ir atbilde? What does Peter see? Ko tad Pēteris redz? Christ. They see that Jesus is Viņi redz, ka Jēzus ir the Christ. Christ. What do other people see when they look at Jesus? Ko citi cilvēki redz, kad viņi skatās uz Jēzu? They see a prophet. Okay? Pravieti. So other people see a prophet. Peter sees that Jesus is the Christ. Citi cilvēki redz pravieti, bet Pēters redz, ka Jēzus ir Kristus. Now quickly read verses 31 to 33. Tagad izlasiet ļoti uzmanīgi 31. līdz 33. pantu. What does Peter refuse to see? Ko Pēters atsakās redzēt? Tā 31. līdz 33. pants, ko Pēteris atsakās redzēt? Or put another way, what does Peter not see clearly? Vai citiem vārdiem izsakoties, ko Pēteris neredz pietiekami skaidri? Pēters neredz Dievu plānu. What plan? Kādu konkrētu plānu? Ka Jēzum ir jācieš. Peter cannot see that if Jesus is the king, he needs to die. Pēters nespēja ieraudzīt to, ka ja Jēzus ir ķēniņš, ka viņam kā ķēnim ir jāmirst. Other people see that Jesus is a prophet. Citi cilvēki redz, ka Jēzus ir pravietis. Peter says, no, you are the Christ. Pēters saka, nē, tu esi Kristus. Jesus says, yes, and I'm going to die. Un Jēzus saka, jā, un es miršu. Peter said, no, Pēters saka, nē, you're crazy. tu esi traks. So Peter doesn't understand that Jesus needs to die. What's Peter expecting? Pēters nesaprot, ka Jēzus mirst. Ko viņš gaida? Ko viņš sagaida? He's expecting a political king. Viņš gaida politisku ķēniņu. He's expecting a king who will liberate them from Roman rule. Viņš sagaida ķēniņu, kurš atbrīvos viņus no romiešu valdīšanas. Now, let me give you a little bit more background, which I don't expect you to know. Es vēlos iedot vēl nedaudz kontekstu, un es nesagaidu, ka jūs to zināt. But when you think about Peter, on the night that Jesus was arrested, what did Peter do? Tajā naktī, kad Pēters tika arestēts, ko viņš darīja? Kad Jēzus tika arestēts, ko Pēters darīja? You did the action. Viņam bija konkrēta darbība. What did he do? Ko viņš izdarīja? Chopped off the servant's ear. With Nocirta kalpam ausi. what? With what? Ar ko? A sword. Whose sword? Ar zobenu. Kā zobenu? Whose sword? Kā zobenu? Huh? Some Roman sword? Oh. You telling me the fisherman stole a sword from a Roman soldier? Vai jūs sakat, ka zvejnieks tagad nozaga romiešu zaldātam zobenu? I think we need to go and read our Bibles a little bit more carefully. Mums uzmanīgāk jālasa ar Bībeli. It says Peter, having a sword, drew it. Tur ir teikts, ka Pēters, kuram bija zobens, viņš izvilka viņu. You thought that the disciples were just running around in dresses. Okay, tad vai mums likās, ka mācekļi vienkārši skraidīja apkārt paltrakos, drēbītēs kaut kādā? Peter had a sword. Pēterim bija zobens. Why did Peter have a sword? Kāpēc Pēterim bija zobens? Because they were going to lead a revolution.
Tāpēc, ka viņi gribēja vadīt revolūciju. It's quite sweet, really, isn't it? Diezko tā romantiski jauki. A bunch of fishermen going to overthrow the Roman government. Tad grupiņa ar zvejniekiem, kas grib vienkārši gāzt romiešu valdību. That's what was in their mind. Un tas bija viņu prātā. Even after Jesus had died and been risen again, in Acts chapter 1, we read the following. Bet tad, kad Jēzus bija augšām cēlies, mēs apstuļu darbos 1. nodaļā lasām. He spends 40 days teaching them about the kingdom of God. 40 dienas viņš pavadīja viņiem mācot par debesu valstību. And then the disciples say, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Un viņam prasa, klausies, vai tu šajā laikā atjaunos Izraēlu valstību? Still thinking like a politician. Un viņi domā kā politiķi. Okay? It's only on the day of Pentecost Tikai vasaras svētku dienā that Peter gets up and preaches what? Pēters nostājās un sludina. He preaches a suffering Messiah. Viņš sludina Mesiju, kurš cieta. It's only then that he understands. Tikai tad viņš saprot. And he's been given the gift of the Spirit to speak in this way. Un viņam ir dots svētā gara dāvana, lai viņš vispār tā varētu runāt. And if we were looking at more context, you'll see that the next miracle that happens after the transfiguration Un, ja mēs paskatāmies vēl kontekstā, tad nākamais brīnums, kas notiek pēc apskaidrošanas, is about a boy who's demon possessed. ir par kādu puisīti, kurš ir demonu apsēsts. It's robbed him of his hearing and his speech. Šis demons viņam ir atņēmis spēju dzirdēt un runāt. And we'll see in a moment how that connects with the passage that we're going to be studying today. Un pēc brīža mēs redzēsim to, kā tas sasaistās ar raksturvietu, ko mēs tagad studēsim. So, this is all about context. Tātad viss, ko mēs šeit darījām, bija par kontekstu. And all I'm doing is I'm asking questions. Un vienīgais, ko es šeit daru, es uzdodu jautājumus. As I read through those passages, I'm seeing things that connect. Es izlasu šīs raksturvietas un es redzu lietas, kas sasaistās. The word see comes up, Vārds redzēt parādās. then there's a blind man. Tad ir kāds neredzīgais. It's connected. Tas ir sasaistīts. The next question is a content questions. Nākamais ir jautājums, kas saistās ar saturu. So what is happening in this passage? Kas tad ir tas, kas notiek šajā raksturvietā? First thing we want to do is divide the passage into different scenes. Pirmais, ko mēs gribam darīt, mēs gribam sadalīt šo raksturvietu vairākās epizodēs. If I was dividing one of Paul's epistles, I would be dividing up into the logical thought units. Ja es dalītu Pāvila argumentu vēstulēs, tad es vienkārši dalītu pēc tiem loģiskiem argumentu soļiem. But this is a narrative, so we divide it into scenes. Bet šis ir stāstījums, un tāpēc mēs to dalām epizodēs. This is your opportunity to be a Hollywood director. Šī ir jūsu iespēja kļūt par Holivudas režisoru. You get to be the second person in history to get an Oscar for a Latvian production, okay? Jūs kļūsiet par otru cilvēku visā vēsturē, kurš latviešu producēto filmu dabūna Oskaru. And so how do we divide into scenes? Well, it's when the director would say action and when the director would say cut. That is a scene. Kādā veidā tad mēs sadalām epizodēs? Tas ir tad, kad filmas režisors saka, sākam filmēt un tad beidzam filmēt. Another way to think about it is if you were to divide up a chicken in order to cook a chicken. Vēl viens cits veids, kā par to domāt, ir, teiksim, ja jums ir vista un jums viņu jāsagriež, lai viņu pagatavotu. Do we all know the parts of a chicken? Vai mēs visi zinām, kādas sastāvdaļas ir vistai? You've got a chicken wing, Un tad ir spārniņš, chicken breast, krūtiņa. chicken leg and thigh. Thigh and leg, yeah? Jā, un šeit būs problēmas. Tad Okay. augststils, apakšstilbiņš. We've got those? We're We got done them? with Okay, this, yeah. good, great. So where do you divide the chicken? Kā tad dalīt viņu? Well, it's obvious where the joint is, isn't it? Nu, tātad savienojuma vietās. Sometimes the joint maybe is not so clear. Nu, varbūt citreiz tā savienojuma vieta nav tik skaidri ieraugāma. But we know that the meat here and the meat here are different. Bet mēs zinām, ka atšķirīgajās daļās tā gaļa ir atšķirīga. So in a moment in your group, you're going to be reading through the meat of the passage. Pēc kāda brīža jūs lasīsiet tā kā caur šīs raksturvietas You're gaļu. going to say, when does the material, when does the meat change? When is it different? Jūs uzdosiet sev jautājumu, kad stāstā mainās lietas, kad tā gaļa paliek citādā. And you're going to find that joint, and that's where you're going to cut the passage. Un jūs centīsieties atrast šo savienojumu vietu, un tur jūs dalīsiet rakstus. So take verse 2. Okay, paņemam otro pantu. I'm hoping your translation is the same as mine. Es ļoti ceru, ka jūs tulkojums ir kā manējais. Otherwise, we'll have to switch to the Greek. Ja tā nebūs, tad mums būs grieķu valodā jālasa. Okay, what does verse 2 say? Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma līdz Pēteri, Jēkabu un Jāni un tos veda Saurupa augstā kalnā. Okay, what does it say? So he took his disciples and It was all alone. Up the mountain, yeah? yeah, Peter, James and John. Yeah.
And then where does your verse 3 start? And he became transfigured. Okay, so my translation has verse 2, which includes the idea of Jesus being transfigured. Manā tulkojumā ir tā, ka 2. pantā jau ir iekļauts šī ideja par apskaidrošanu. So I would stop my first bit at 2a, because it's the first sentence of verse 2. Tad mans pirmais dalījums būtu 2. panta pirmā daļa, ja, jo tur es varētu sadalīt. Yours might be different. Am I right that yours is different? Vai man ir taisnība, ka mūsu tulkojums ir citādāks? Okay, so the new translation of Latin Bible has the same as yours, but I have old school, so. Okay, he's old school. We're not going to listen to him. Okay, we've got a new one. Okay, we're going to work on the new one. So if it was, the first part of that verse is about them going up the mountain. Tātad, ja pirmā daļa šajā pantā ir par to, kā viņi kāp kalnā, So I will call that verse 2a. tad es to saukšu par 2. pants A daļa. The transfiguration starts in 2b. Apskaidrošana sākas 2. panta B daļā. And then you need to decide where that ends. Un tad jums ir jāizlemj, kur tas beidzās. So in a moment, you're going to do this in groups, okay? Pēc brīža jūs šīs lietas darīsiet grupā. You're going to divide the chicken. Būs jādala vista. So that's the first thing I do. Second thing I do is I make a list of all the characters that appear in the story. Otrā lieta ir tāda, ka es uzrakstu sarakstu ar visiem tēliem, kas darbojās So it's šajā on a sheet stāstā. of paper, I'm writing, there's Jesus, there's the disciples, and I list all the people. Tātad uz papīra lapām es izrakstu, kas tad ir šie te tēli, kas darbojās. Jēzus, mācekļi. I want to know how they are described. Es gribu uzzināt to, kā viņi ir raksturoti, How are they described emotionally? kā tiek raksturots viņu emocionālais How are they stāvoklis, described physically? kāds ir viņu fiziskais raksturojums. Is this a blind man? Is this a lame man? Vai tas ir akls cilvēks, vai tas ir nespējīgs cilvēks, Is this a well-dressed man? vai tas ir labi ģērbies Is cilvēks, this a Pharisee? vai tas ir farizējs, Is this a naked man? vai tas ir pliks cilvēks. Okay? So how are they described? Kā viņi ir raksturoti? I want to be thinking about what the dialogue is in the story. Es vēlos arī domāt par dialogiem šajā stāstā. I'm not going to quote every word they're saying, but what are they talking about? What is the subject matter of their speech? Es netaisos citēt katru vārdu, ko viņi saka, bet es gribu saprast, kas ir tā tēma, par ko viņi runā. And finally, are there any surprises? Un beidzot, vai tur ir kādi pārsteigumi? Is there anything in this passage where I'll say, if I was writing this, I wouldn't have written it that way? Vai tur ir kaut kas tāds, ko es nebūtu rakstījis, ja es būtu rakstījis šo raksturvietu? Or anything that doesn't make sense to you? Vai kaut kas tāds, kas vispār neliekas man saprotams? Just make a note of them. Vienkārši atzīmējiet to. Okay, we're going to spend the next 15 minutes in groups working. Nākamās 15 minūtes mēs pavadīsim grupu darbā. In that time, I'd like you to divide 9 verse 2 to 13 Šajā laikā es gribu, lai jūs sadalāt raksturvietu no 9. nodaļas 2. panta līdz 13. pantam. So you're dividing that into scenes Sadaliet to epizodēs with a short description of each scene, un katru mazo epizodu aprakstiet. which is like a little title. Nu, tā kā maziņu titulu. And then I want you to tell me all the characters, Un pēc tam es vēlos, lai jūs atklājat visus tēlus, who they are, what they're saying, kas viņi ir, ko viņi dara, and anything that doesn't make sense. un jebko, kas ir pārsteidzoši un kas vienkārši neliekas saprotams. Now, don't spend too much time showing how clever you are to your group, Nepavadiet pārāk daudz laika parādot to, cik gudrs jūs esat savai grupai. because later on I want to show you how clever I am, okay? Jo vēlāk es gribēšu parādīt to, cik es gudrs esmu. 15 minutes. Is it clear for everybody what 15 we're doing? minūtes. Right, off you go. Okay, Laiks sanākt atpakaļ. are we good? Esam gatavi? All right, is there a group that wants to help us to understand how the passage breaks up? Vai ir kāda grupa, kas vēlas palīdzēt mums saprast, kā šī raksturvieta sadalās? Where are all the people who want to win the Oscar today? Kur ir tie cilvēki, kas šodien grib uzvarēt Oskaru, iegūt Oskaru? Don't be shy. Neesam kautrīgi, We're all friends. mēs visi esam draugi. Okay, let's go. Tāda ir lūk grupa.
Tātad no 2b līdz 8 un no 9 līdz 13. Ja? Yes. So that's up the mountain, Tas nozīmē, ka On the augšā uz mountain. kalnā, down the mountain, no kalna, and a point on baptism. un tad komentārs par kristībām. I'm being naughty. Labi, Latvijas bišķi čakarē jūs. Okay, that's one way to divide it. Tā ir iespējams veids, kā to sadalīt. Has anybody got more of a division? Okay, let's go. So there's a more detailed division Yes, right there. we want a detailed decision. Go, let's go. So we have verse 2, verse 3. So verse 4 individual, and then verse 5 to 6. 7 and verse 8 divided. 9 and 10 together. And 11 to 13 together. Okay, why is 11 to 13 together? Kāpēc 11. līdz 13. pants jums ir kopā? What is the difference between 11 to 13 and 9 to 10? Kāda atšķirība ir starp 11. līdz 13. pantu un 9. līdz 10. pantu? What is the subject of verses 9 to 10? Par kādu tēmu tiek runāts 9. līdz 10. pantā? What is the word that keeps getting repeated in 9 to 10? Kāds vārds tiek atkārtots? Someone said the resurrection. Resurrection? Yes. The word resurrection comes up again and again in those two verses, doesn't it? Vārds augšām celšanās parādās šajos pantos atkārtot. What is the subject of 11 to 13? Par kādu tēmu tiek runāts 11. līdz 13. pantā? Kaldzu? Okay, so how does Jesus and Elijah relate together? Okay, so it's Elijah. How many times does Elijah mention in those verses? Cik daudz reizes Elija atkārtojas šos pantos? 3 times. When the Bible repeats something, it's important, yeah? Kad Bībele kaut ko atkārto, tad tas ir ļoti nozīmīgi. Okay, so our table here that had 9 to 13 together, do you see that you've put half a chicken in the pot? Tie, kam 9 līdz 13 bija kopā, vai es redzu, ka jūs pusi no vistas esat ielikuši katlā? So you can see there's a difference between the meat in 9 to 10 than the meat in 11 to 13. Tad tas, ko jūs redzat, ka ir atšķirība tajā gaļā, kas ir no 9 līdz 10 saturā, un tajā saturā, kas ir no 11 līdz 13. Okay. Tell me, why did you put 5 and 6 together and different from verse 7? Paskaidrojiet, kāpēc jūs 5. līdz 6. pantu salikāt kopā un atdalījāt to no 7. panta? So Peter comes up with his own vision and he figures out what he wants to do. Mm-hmm. And then what's 7? Un tad kas notiek 7. pantā? Okay. So God speaks, God's voice is heard. Okay. And who does Peter think that Jesus is when he says what he says in verses 5 and 6? Ko Pēters domā par Jēzu, kad viņš izsaka tās lietas, kas ir aprakstītas 5. līdz 6. pantā? I think he's a teacher, prophet, mācītājs. Calls him rabbi. Sauc par skolotāju rabīnu. And he said, let's make a tent for Moses. Viņš saka, uztaisīsim telti Mozum. Tent for the prophet and Elijah, the prophet. Telti Elijam pravietim. And a tent for Jesus, the prophet. Un telti pravietim Jēzum. So Peter's a very good Muslim at this point, isn't he? Pēters ir ļoti labs musulmanis šajā brīdī. But what does God say about Jesus? Is he just a prophet? Ko Dievs pasaka par Jēzu? Vai viņš tik pravietis? No. He's the Son of God. Son Very of good. God. Okay, we're going to move on because we don't have time. Virzīsimies uz priekšu. That's very good work, by the way. Labs darbs, kas bija padarīts. It's good to see the big sections, Ir svarīgi ieraudzīt tās lielās epizodes, but then we need to divide them a bit further to those sections there. bet tad ir svarīgi arī to sadalīt tādos sīkākos gabaliņos. Let me show you what I've got.
Ļaujiet man parādīt, kā man ir. This has been changed. It's 2a up the mountain. Tātad 2. panta sākums viņi kāp kalnā, It's 2 if you've got the old version. un tas ir 2. pants, ja jums ir If you've got vecais new version, it's tulkojums. 2a. Do you understand that? Tātad atkarībā no tulkojuma tur sadalās. 2b to 3 is the transfiguration. Tad 3. pantā ir pārveidošanās. You can see I've started to stagger it. I'm indenting it. I'm indenting this. Okay, tad, kā jūs redzat, es to tādā īpašā rakstā salieku. Sometimes it helps us to see the structure. Tas citreiz paliek, ar šādas atstarpes saliekot, tas palīdz uztvert uzbūvi. We've got Moses and Elijah appear. Parādās Mūzes un Elija. You've got Peter's response. Ir Pētera reakcija. You've got God's confirmation. Tiek izteikts Dieva apstiprinājums. You've got Moses and Elijah disappearing. Mūzes un Elija pazūd. You've got confusion about resurrection. Tad tiek aprakstīta neskaidrība par augšām celšanos. Confusion about Elijah. Un ir neskaidrība par Eliju. You can see that verse 4 and verse 8 make like a bracket. Tas, ko jūs redzat, ka 8. un 4. pants, tās ir kā iekavas. Because it's focusing our attention on those important verses in the middle. Un šīs te iekavas viņas liek mums fokusēties uz šiem svarīgajiem pantiem, kas ir pa vidu. It helps us to understand why Jesus took his disciples up the mountain. Tas ļauj saprast, kāpēc Jēzus paņēma savus mācekļus augšā uz kalna. Okay. Can we think about all the different characters? Ko tad mēs varam pateikt par dažādiem tēliem, kas darbojas šajā raksturvietā? Is everybody happy with that? Can you see what I've done there? Pirms ejam tālāk, vai visi saprot, kas ir ticis izdarīts? All right. Okay. Let's think about the different characters. Domāsim tagad par dažādiem tēliem, kas ir šajā raksturvietā. Okay, shout out. Who's in the story? Tagad varam skaļi stāstīt, kuri tad ir tēli. Jesus? Hey, well done. Bravo. Jesus, yes. Very good. How is Jesus described? Kā Jēzus tiek raksturots? Gaišās drēbēs. He's shining, he's dazzling white, isn't he? Viņš ir spīdošs, viņš spīd. What does this mean? Ko tas nozīmē? Is there anything else in the Bible that glows like this? Kas vēl Bībelē tādā veidā spīd? Angels, God's face. Well, Moses' face when he's been with God, isn't it? Mūzus seja, kad viņš bija pavadījis laiku ar He's Dievu. got to put a veil on because he's been in the presence of God. Tāpēc, ka Mūzus bija Dieva klātbūtnē, viņam bija jāuzliek apseks. Are there other beings that also glow, that are dazzling? Kādas citas būtnes spīd? Angels? Yeah. Angels at the resurrection. Angels, but yes, exactly, because they've come from the presence of God, so they are dazzling. Eņģeļi spīd, tāpēc, ka viņi ir nākuši no Dieva klātbūtnes. So it's got something to do with the glory of God. Tātad šī detaļa kaut kādā veidā ir saistīta ar Dieva godību. Jesus is glowing because it's a picture of Jesus glorified. Jēzus spīd mācekļu priekšā, jo tas ir attēls tam, kā Jēzus ir pagodināts. What does Jesus say? Ko Jēzus saka? What does he talk about? Par ko viņš runā? Do not tell. Nestāstiet nevienam to. Is that a surprise? Cik pārsteidzoši tas ir? The first people who see who Jesus is, he says, don't tell. Lūk, pirmie cilvēki, kas redz to, kas ir Jēzus, un viņš viņiem saka, nestāstiet. Is that a surprise? I think that's a surprise. Vai tas ir pārsteidzoši? Man šķiet, ka tas ir pārsteidzoši. Okay, what else is he talking about? Par ko tad vēl viņš runā? He talks about his resurrection, Jēzus runā par augšām celšanos, which doesn't make sense if you don't believe he's going to die. un tam nav nekādas jēgas, ja tu netici, ka viņš mirs, And he's talking about Elijah. un viņš runā par Eliju. What's he talking to Moses and Elijah about? Par ko tad viņš runā ar Mūzu un Eliju? Does Mark tell us? Vai Marks izstāsta? No, he doesn't. Nē, Marks nepastāsta. But we are told, it's in Matthew, I think we are told, that they're talking about Jesus' departure.
Šķiet, ka Mateja evaņģēlijā tiek raksturots tas, ka viņi runā par Jēzus aiziešanu. So Moses, Elijah, and Jesus, Luke. Lūks Moses, evaņģēlijā tiek Moses, runāts par to. Elijah, and Jesus are talking about Jesus' death. Mūzus, Elija un Jēzus, Mūzus, Elija, Jēzus runā par kunga Kristus nāvi. Mark doesn't tell us because Mark doesn't think we need to know. Marks mums par to nestāsta, tāpēc, ka viņš uzskata, ka mums tas nav jāzina. He's also got the shortest gospel. Un Markam ir īsākais evaņģēlijs. So he's got a lot to get in a short space, okay? Markam ir ļoti daudz, kas jāiemāca tik mazā laikā un telpā. Okay. Who else is here in the story? Kurš vēl ir šajā raksturvietā? Disciples. Which disciples? Mācekļi. Kuri mācekļi? Peter, James, and John. Yes. Pēters, Jākabs un Jānis. Okay, so we've got the three disciples. Trīs Why mācekļi. those three? Kāpēc tie trīs? Why not all 12? Kāpēc ne visi 12? Sometimes Jesus did special things with these three closest disciples. Reizēm Jēzus paveic kādas īpašas lietas ar šiem trim tuvākajiem mācekļiem. They were close to him when he was in the Garden of Gethsemane. Viņi bija tuvu viņam, kad viņš bija Ģedzemanas dārzā. They're the only three that witnessed the raising of Jairus' daughter. Viņi bija vienīgie 3 no 12, kuri pieredzēja Jaira meitas augšām celšanu. This is another very important thing. Un šī ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Okay, someone mentioned God. Kurš pieminēja Dievu? Kāds minēja? Where's God in the story? Where's God in the Un story? kur Dievs ir šajā stāstā? He gives a command that they ought to listen to his son. Yes. Okay. And how is God represented in the story? Kā Dievs tiek apzīmēts šajā stāstā? So there is a voice from heaven. And? Un Shadow? ēna. So there's cloud. Cloud. Is God a cloud? Vai Dievs ir mākonis? Okay, God is not a cloud, okay? Dievs nav mākonis. Sometimes his presence is represented with a cloud. Reizēm viņa klātbūtne tiek apzīmēta ar mākoni. Can you think of times in the Bible? Can you think that in the Exodus he is a pillar of cloud, isn't he? Padomājiet par 2. Mūzes grāmatu, kad Dievs iet savai tautai pa priekšu mākoņu stabā. When the Solomon's temple is dedicated, what happens? Kad Salamana templis tiek iesvētīts, kas tad notiek? The cloud fills the temple, doesn't it? Mākonis piepilda templi, To symbolize God's presence. lai tādā veidā simbolizētu Dievu klātbūtni. Then God leaves that temple during the exile. Un tad trimdas laikā šis mākonis pamet templi. They rebuild the temple in Nehemiah's time. Nehemijas laikā viņi pārbūvē templi. When they dedicate the temple, what's missing? Kad viņi svēta šo templi, kas tad iztrūkst? No cloud. Nav vairs mākoņa. God doesn't return to that temple. Dievs vairs neatgriežas uz viņu templi. Jesus returns to the temple. Jēzus atgriežas uz templi. It's an important thing to think about. Tā ir nozīmīga lieta, par ko padomāt. Okay, God is also this voice from heaven. What does the voice say? Dievs arī tiek pārstāvēts ar šo balsi no debesīm. Ko tad balss saka? This is my son. Have we heard words like this before? Šis ir mans dēls. Kur mēs iepriekš to esam dzirdējuši? Where have we heard words like this before? At his Okay, at the baptism. At the baptism says, this is my son, with him I am well pleased. Šis ir mans dēls, pie kā man ir labs prāts. Now he says, this is my son, Un tagad viņš saka, šis ir mans dēls, listen to him. klausiet viņu. When do you tell someone to listen? Kurā brīdī jūs mācat paklausīt? When they are listening or when they're not listening? Kad viņi klausās vai kad viņi neklausās? When they're not listening. Jā, pareizi, kad viņi neklausās. What are the disciples not listening about? Kādā tieši lietā tad mācekļi nav paklausīgi? That Jesus has to die. Jā, tajā, ka Jēzum ir jānomirst. Jesus says, I'm going to die. Peter says, no, you're not going to die. Jēzus saka, es miršu, un Pēters viņam saka, nē, tu nemirsi. Why are they confused about the resurrection? Kāpēc viņi ir tik samulsuši par augšām celšanos? Because they've said he's not going to die. Tāpēc, ka viņi ir skaidri pateikuši, ka viņš nemirs. So Jesus says, don't tell anyone. Un tādēļ Jēzus saka, nevienam nestāstiet. The next miracle is about a boy who can't hear, so he can't speak. Nākamais brīnums ir par puisīti, kurš nespēja dzirdēt, tāpēc viņš nespēja parunāt. What has to happen for him to hear and speak?
Kam ir jānotiek, lai viņš spētu dzirdēt un runāt? A miracle. Brīnums. You need a miracle to see who Jesus is. Ir nepieciešams brīnums, lai redzētu, kas ir Jēzus. You need to see a miracle to see why Jesus came. Ir nepieciešams brīnums, lai saprastu, kāpēc Jēzus nāca. And you need to listen to Jesus about a suffering servant before you can speak about him. Un tev ir jādzird par to, ka Jēzus cietīs, lai pirms tu vispār varētu runāt par viņu. I think we are learning here that if you are not going to preach a suffering Messiah, then you should shut up. Tas, ko mēs šeit mācāmies, ir, ka nevajadzēja aiztaisīt muti tam, kurš sevi sauc par Mesiju, kurš cietīs. That's an important lesson to learn, isn't it? Tā ir ļoti svarīga lieta, ko mācīties. If your gospel does not include a suffering Messiah, it's better you keep quiet. Ja tavs evaņģēlijs neietver sevī to, ka Mesija un ķēniņš cietīs, tad tu labāk nerunā. Who else appears in this passage? Kurš vēl parādās šajā rakstuvietā? Moses and Elijah. Mozus un Elija. How do we know it was Moses and Elijah? Kā mēs zinām to, ka tie bija Mozus un Elija? Do we know? Vai mēs zinām? From their passport photos, maybe they know. Okay, tad iespējams no dzirdētā, iespējams pasniedzēja joks no pases, vai ne? Was it a Christian conference? Maybe they got name tags. Iespējams tā bija kristīga konference, viņiem bija tā kā šie vārdu kartītes. Maybe Moses had 2 broken tablets. Iespējams, ka Mozum bija tās divas salauztās plāksnes. Maybe Elijah was missing his cloak. Varbūt, ka Elijam tas apmetnis pietrūka. We never know. Nu, nekad jau nevar zināt. Do you think maybe Jesus introduced them? Iespējams, ka Jēzus viņus iepazīstināja. Well, I think maybe he did. Varbūt, ka viņš tā arī darīja. Mark has only got 15 and a half chapters to tell the story. Markam ir tikai 15,5 nodaļas, lai vispār stāstītu par Jēzu. So he's not going to include everything, okay? Tāpēc viņš visu tajā neiekļaus. Okay. Is that everybody? What do the disciples say? Ko mācekļi saka? Well, Peter says something very stupid in verse 5. Pēters izsaka kaut ko ļoti muļķīgu 5. pantā. And the narrator, who is actually Peter, Un tas, kurš stāsta šo stāstu, tas patiesībā ir Pēteris. because Mark's gospel is Peter's words. Marka evaņģēlijs ir Pētera vārdi. So he would have heard Peter telling the story. Un Marks dzirdēja, kā Pēters stāsta šo stāstu. And it reads like someone telling their own story, doesn't it? Un, kad tu lasi, tad tā sajūta ir tāda, ka kāds stāsta savu stāstu. You can imagine Peter saying, I was so scared, I said something so stupid. I said, Jūs varat iztēloties, ka Pēters teica, es biju tik nobijies, ka es pateicu kaut ko šitik muļķīgu. so it's not someone else's words, it's Peter's words, yeah? Tie nav kāda cita cilvēka vārdi, tie ir Pētera vārdi. Okay. Right, let's think about the surprises. Domāsim par pārsteigumiem. First surprise, why do they not tell? Why must they not Kāpēc tell? viņi nedrīkstēja stāstīt neko par Jēzu? Well, we've discussed that already. Par to jau mēs runājām. But as you read through Mark's gospel, you'll see sometimes Jesus says, go and tell everybody. Reizēm jūs lasat Marka evaņģēliju, un tur ir teikts, ka Jēzus pavēlēja stāstīt He citiem does that in cilvēkiem. Mark chapter 5 with the healing of the demoniac. Marka evaņģēlija 5. nodaļā tas notiek ar cilvēkam izdzen dēmonus. So he goes and says, you must tell everybody, yeah? Viņš saka un pavēl, ka tas ir jāstāsta visiem. And what you find in Mark's gospel is when he's speaking to Jewish people Marka evaņģēlijā jūs redzat to, ka Jēzus runā ar jūdiem, who have this political expectation of the Messiah, kuriem ir šādas politiskas cerības attiecībā uz Mesiju. he says, keep quiet. Un viņš saka, vienkārši turiet muti ciet. When you've got Gentile people who've got no expectation of a political Messiah, he says, tell everybody. Kad jums ir pagānu ļaudis, kuriem nav nekādas cerības un gaidas, tad stāstiet viņiem visiem. Why Moses and Elijah? Why not Abraham? Kāpēc Mozus un Elija? Kāpēc nebija Abrahams? Why not Adam and Eve? Kāpēc nebija Ādams un Ieva? Well, now I don't expect you to know this, Es nesagaidu, ka jūs zināsiet atbildu uz šo. but if you've now started to do some work on the passage and you've got a commentary or some study notes from a study Bible, do you have study Bibles? We have English Bibles. Okay. Tātad jums var būt komentārs, jums var būt kāda bībele ar izpētes piezīmēm. Then you'll start unpacking some of these surprises. Un lietojot šos materiālus, jūs sāksiet saprast kādus no šiem pārsteigumiem.
Moses represents the law. Mūzus pārstāv likumu, Elijah represents the prophets. Elija pārstāv praviešus. Normally Jesus talks about Isaiah because Isaiah is the first book in the Hebrew canon. Normālā variantā Jēzus runā par Jeseju, jo Jeseja ir pirmā grāmata ebreju kanonā. It's the first part of the prophets is headed by Isaiah, yeah? Tātad praviešu grāmatas sākās ar Jesejas grāmatu. Okay, so by saying Moses and Elijah, he's saying the law and the prophets, yeah? Runājot par Mūzu un Eliju, tiek runāts par likumu un praviešiem. And what are the law and the prophets talking about? Par ko tad runā pravieši un likums un pravieši? Well, the suffering of the Messiah. Tie runā par Mesijas ciešanām. So that's what Peter understands. If you go and read 1 Peter, he understands the suffering Messiah. Kad jūs lasat 1. Pētera vēstuli, Pēteris pauž izpratni par Mesiju, kurš cietīs. He talks there in chapter 1 about the Spirit of Christ to predict the sufferings of the Christ and the glories that would follow. Pirmajā nodaļā viņš runā par Kristus garu, kurš patiesībā iepriekš jau noteica Kristus ciešanas un godību, kas tam sekos. So that's why we've got Moses and Elijah, yeah? Tāpēc mums ir Mūzes un Elija. Let's think about Elijah. Padomāsim par Eliju. There's this confusion at the end about Elijah must come first. Tad beigās ir tā neskaidrība, kurš tad tur pirmais nāks, Elija vai Mesija? In 2 Kings chapter 1 verse 8, Otrajā ķēniņa grāmatā, chapter 1 verse 8, 2 Kings 1:8, yeah. Jā, pirmā nodaļā 8. pantā ir teikts, We are told that Elijah was a man who wore camel's hair and a leather belt. Mums ir raksturots Elija kā tāds, kuram ir kamieļu spalvas apmetnis, un tad viņam tāda īpaša spalvu josta. Can anyone remember how John the Baptist dressed? Kurš var atcerēties, kā Jānis Kristītājs ģērbās? Yeah, so he had camels. He had the same camel's cloak. fashion. He wore the same fashion. Jā, tad viņam principā bija tāds pats apģērbs. But it was what, 800 years later? Pēc 800 gadiem. Okay. What is this saying? Why is he doing this? Kāpēc tas tiek teikts? Kas ar to tiek mācīts? Quickly have a look. Luke chapter 1 verse 17. Lūkas evaņģēlijas 1. nodaļa 17. pants. Just quickly read that. Just a second. Tā Lūkas 1:17. Un viņš ies viņa priekšā Elijas garā un spēkā piegriezdams tēvu sirds bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavotams tam kungam padavīgus ļaudis. So he's going on in the spirit of Elijah. Tātad Jānis Kristītājs ies Elijas garā. What is John's job to do? Kāds bija Jāņa uzdevums? To call people to repent. Viņš mudināja cilvēkus atgriezties. What did Elijah do on Mount Carmel? Ko Elija darīja Karmela kalnā? Called people to repent. Viņš mudināja cilvēkus atgriezties. John is like Elijah. Jānis Kristītājs ir kā Elija. He is not Elijah, Viņš nav Elija, but he is like Elijah. bet viņš ir kā Elija. At the end of Malachi, we are told that before the Lord comes to his temple Maliahijas grāmatas beigās ir teikts, ka pirms kungs nāks uz savu templi, to judge his people, lai tiesātu savus ļaudis, that Elijah will come. ka Elija nāks. Matthew chapter 11, verse 14. Mateja evaņģēlija 11. nodaļa 14. pants. 14? Yep. Yep, done. This is, sorry, just to say, this is the account of, carry on. So verse 14. Jā, tad 11. nodaļa 14. pants Mateja evaņģēlijā. Un kad jūs gribat saprast, viņš ir Elija, kam bija jānāk. So verse 13 tells us that it's John the Baptist. 13. pants saka, ka tas ir Jānis Kristītājs. And John the Baptist is the Elijah type figure who was to come. Un Jānis Kristītājs ir Elija, viņš ir tā kā paraugs tam, kam bija jānāk. And then if we go to Matthew chapter 17, which is the story of the transfiguration in Matthew, Un Mateja evaņģēlijas 17. nodaļā, kas ir apskaidrošanas notikums stāsts Mateja kontekstā, if we read from 11 to 13 quickly, tad lasot ātri no 11. līdz 13. pantam, bet viņš atbildēja un sacīja, Elija gan nāk un visu atkal sataisīs, bet es jums saku, Elija jau ir atnācis un tie viņu neatzina, bet ar viņu darīja, ko gribēja. Tā arī cilvēka dēlam būs jācieš no viņiem. Tad mācekļi saprata, ka viņš uz tiem runāja par Jāni Kristītāju. Is it clear? Tātad vai ir skaidrs? It's very clear, isn't it? Patiesībā diezko skaidrs tas viss ir.
So let's think about the context again. Padomāsim vēlreiz par kontekstu. The context is that the disciples, especially Peter, Konteksts ir par mācekļiem, īpaši par Pēteri. can now see that Jesus is the Messiah, Viņi beidzot redz to, ka Jēzus ir Mesija, but they don't know what kind of Messiah he is. taču viņi nesaprot to, kāda veida Mesija viņš ir. So when Jesus starts speaking about his death, Kad Jēzus sāk runāt par savu nāvi, Peter's not so sure anymore. Pēters vairs nav tik pārliecināts. Even John the Baptist at a time wasn't sure about Jesus. Pat Jānis Kristītājs kaut kādā brīdī nebija pārliecināts par Jēzu. You may remember that when John was put in prison, he sent his disciples to ask Jesus, "Are you the Messiah who was to come?" Varat atcerēties to, ka tā kā Jānis Kristītājs bija cietumā, viņš sūtīja pie Jēzus savus mācekļus ar jautājumu, vai tu esi tas Mesija, kuram ir jānāk? Because John expected Jesus to come in judgment. Tāpēc, ka Jānis Kristītājs gaidīja, ka Mesija un Jēzus nāks ar tiesu. He said things like, "The axe is at the root of the tree." Jānis Kristītājs teica, ka cirvis jau ir pielikts pie saknēm. And then when Jesus arrives, what's he doing? Nāk Jēzus, ko viņš dara? Well, he's holding young children on his lap. Pie viņam klēpī sēž bērni. He's running around feeding people. Viņš baro cilvēkus. He's not judging anybody. Nevienu viņš netiesā. When John says, "What's going on?" Un Jānis jautā, kas vispār te notiek Well, in the tagad? same way, Peter was confused. Līdzīgā veidā arī Pēters bija apjucis. So we are told now that this happens 6 days later. Un mums ir teikts, ka šis notiek pēc 6 dienām. So immediately when you come to this passage, when you read 6 days later, you're saying, what happened 6 days before? Kad tu lasi, ka rakstvietā ir teikts, tas notika pēc 6 dienām, tev ir jājautā, bet kas tad notika pirms tām 6 dienām? Kas notika iepriekš? So why do you think Jesus takes them up the mountain? Kā jums šķiet, kāpēc Jēzus viņus vispār uzvelk augšā tajā kalnā? Why do you think he has to be transfigured and glorified? Kāpēc viņam bija jātiek pagodinātam un pārveidotam viņa priekšā? Why do you think we have to have the witness of the law and the prophets? Kā jums šķiet, kāpēc ir vajadzīga likuma un praviešu liecība? Why do you think we need a voice from heaven that says, "This is my son"? Kā jums šķiet, kāpēc ir vajadzīga balss no debesīm, kas saka, šis ir mans dēls? To solidify the faith. Yes. To say to them, he really is the king. Lai vienkārši skaidri viņiem pateikt, ka tik tiešām šis ir ķēniņš. Okay? Everybody happy? Vai visi ir apmierināti? It's a great passage, isn't it? Tā patiesībā ir brīnišķīga raksturvieta. I want to say to you that all we've done is ask questions. Un tas, ko es jums gribu tagad pateikt, ir, ka mēs tikai uzdevām jautājumus. And apart from the other things that I gave you, you've actually discovered this for yourself. Un neņemot vērā tās citas lietas, kuras es jums teicu, jūs patiesībā paši to atklājāt. And if you had more time, you'd discover even more. Un ja jums būtu vairāk laika, jūs atklāt vēl vairāk. I cannot tell you how many times I've taught this passage. Es nevaru pat jums pateikt, cik daudz reizes esmu mācījis šo raksturvietu. Can I tell you that last week was the first time I saw that word in Mark chapter 8 where it says, "Do you still not see?" Un es jums atzīstu, ka pagājušā reizē, kad es mācīju pagājušā nedēļā, tad es pirmo reizi 8. nodaļā ieraudzīju to vārdu, vai jūs neredzat? Latvia is the first place I've said that. Un Latvija ir pirmā vieta, kur es to pirmo reizi pasaku. That's almost like having an Oscar. Tas ir gandrīz kā saņemt Oskaru. This is the wonderful thing about the scriptures. Šī ir tā brīnišķīgā lieta par rakstiem. The deeper you go, the more you learn. Jo dziļāk tu ej, jo vairāk tu iemācies. Do you get excited when you read the Bible like this? Vai jūs pārņem tāds patīkams izbrīns, kad jūs lasat Bībeli šādā veidā? Sajūsma. Do you get excited to see the connections? Vai jūs pārņem sajūsmu, ka jūs redzat šos te sasaistes punktus? So if you do this in your preparation for your Sunday school, Ja jūs šo darat savā gatavošanās laikā svētdienas how skolai, can you ever teach a boring lesson? kā vispār iespējams tad ir mācīt nodarbību garlaicīgā veidā? When the children see that you are excited about these things, they will get excited. Yeah? Kad bērni redzēs to, ka jūs esat sajūsmināti par šīm lietām, viņiem arī būs sajūsma. We need to think about the big idea. Mums ir jādomā par to galveno domu. So the big idea is trying to summarize the teaching of this passage in one sentence. Galvenā doma saistās ar to, ka mēs cenšamies savilkt kopā šīs te raksturvietas ideju. In such a vēstījumu. way that it conveys the unique contribution of this passage.
Un mums tas ir jādara tādā veidā, lai mēs atklātu to unikālo pienesumu, kas ir šai raksturvietai. So, I mean, we could say this passage teaches us that Jesus is the king. Mēs varētu vienkārši teikt, ka šī raksturvieta māca to, ka Jēzus ir ķēniņš. The problem is that every single chapter of Mark's gospel is teaching that. Un problēma ir tāda, ka katra nodaļa Marka evaņģēlijā māca šīs lietas. So how is this passage unique? Kādā veidā šī raksturvieta ir unikāla? Now, it's a little bit unfair for me to ask you to come up with one sentence now. Tas patiesībā ir diezko, tas nebūtu godīgi no manas puses, ka es jums tagad pieprasu nākt klajā ar šo vienu teikumu. Sometimes the team spends more than an hour trying to figure out the sentence. Reizēm komanda vienkārši velta vairāk par stundu, lai izdomātu šo te teikumu. But allow me to give you some ideas. Bet ļaujiet man iedot kādas idejas. I think the big idea for this passage is the following. Es uzskatu, ka galvenā doma šajā raksturvietā ir sekojošā. 3 of Jesus' disciples 3 no Jēzus mācekļiem, are shown viņiem tiek parādīts, that Jesus is the glorious, promised Son of God. Viņiem tiek parādīts, ka Jēzus ir pagodinātais, apsolītais Dieva dēls. And they should listen to him, Un viņiem ir jāklausās viņā. especially about his death. Īpaši tajā, ko viņš māca par savu nāvi. Each part of that sentence, I can give you verses that match. Katrai šai teikuma daļai ir panti, kas sasaistās, kas paskaidro. 3 of Jesus' disciples, 3 no Jēzus mācekļiem, Peter, James, and John, Pēters, Jākabs, Jānis, are shown, viņiem tiek parādīts, because it's visual, tas ir vizuāls, that Jesus ka Jēzus is the glorious, ir pagodinātais, because he's glowing, tāpēc, ka viņš spīd, promised, apsolītais, because Moses and Elijah are there, Mūzes un Eli tur bija, Son of God, Dieva dēls, because the voice says so from jo heaven, balss to teica, and they must listen to him, viņiem jāklausās viņā, because the voice says so. jo balss tā teica. And I've added the phrase, especially about his death, Un es esmu pievienojis šo te frāzi īpaši par viņa nāvi, because there is confusion about his resurrection. jo ir apjukums par viņa augšām celšanos. And that's the thing they're not listening about, Un tā ir lieta, kurā viņi neklausās. which is what the context is telling me. Un konteksts mums šo māca. So, 3 of Jesus' disciples 3 no Jēzus mācekļiem, are shown that Jesus is the glorious, promised Son of God. viņiem tiek parādīts tas, ka Jēzus ir apsolītais, pagodinātais Dieva dēls. And they're told to listen to him, especially about his death. Un viņiem tiek pavēlēts klausīt Jēzu īpaši tajā, ko viņš saka par savu nāvi. Happy? Vai esam mierā ar to? Now, until we've got to that point, Līdz mēs esam nonākuši līdz šim punktam, we are not ready to prepare a Sunday school lesson. mums nav nekādas gatavības novadīt svētdienas skolas Because nodarbību. everything in our lesson is going to hang on that one big idea. Jo viss mūsu nodarbībā būs atkarīgs no šīs vienas galvenās idejas. My introductory idea is going to be connected to that idea. Man ievada ideja būs saistīta ar šo ideju. My lesson is going to be structured around that big idea. Mana nodarbība būs uzbūvēta ap šo ideju. The game that I play and the craft that I do is all connected to the big idea. Spēle, ko es spēlēšu, un darbiņš, ko es darīšu, tas viss būs saistīts ar šo lielo ideju. So I'm not just coming to teach a lesson, I'm coming to construct a whole session around this idea. Tātad es ne tikai domāju par mācību materiālu, bet es pat domāju par to, kā visu nodarbību uzbūvēt ap šo ideju. And at this point, you've done all the work that a preacher would do. Un šajā brīdī jūs esat izdarījuši to darbu, ko sludinātājs izdara. And this is right. Un tas patiesībā ir pareizi. If we're expecting our preacher to do this work, then we should be doing this work also. Ja mēs sagaidām, ka mūsu mācītājs darīs šo darbu, tad mums arī pašiem tas būtu jādara. Now, you're not a full-time pastor, so you don't have the time. Jūs neesat pilnlaika mācītājs, līdz ar to jums nav laika. So you might be using a resource. Tāpēc jūs lietosiet resursu. But nothing's going to substitute for you spending at least some time trying to understand this for yourself. Bet nekas nespēja aizvietot to, ka jūs paši pavadat laiku tekstā, lai paši to saprastu. And so if you change your mindset about preparation, Un, ja jūs izmainat savu izpratni, savu skatījumu uz gatavošanās procesu, and you're saying, I want to understand this for myself,
Un sakat, es gribu pats personīgi to sev saprast. You'll be amazed how wonderful your preparation becomes. Jūs būsiet pārsteigti par to, cik brīnišķīgi to paliek jūsu gatavošanās. I had a new teacher a couple of weeks ago. He's an older man. Ir kāds jauns svedens skolas skolotājs, kurš gados ir vecāks vīrs. We've just done a church plant, so I've lost 35% of my team. Mēs esam tikko uzsākuši jaunu draudzi, līdz ar to liela daļa no manas komandas ir aizgājusi prom. So we're trying to get new teachers. Un mums ir vajadzīgi jauni skolotāji. So it was his first time teaching. He told me this is the most time he's ever spent in a passage of the Bible in his life ever. Un šis skolotājs teica, ka vispār tā ir pirmā reize, ka viņš Bībeles raksturvietā tik daudz laika pavada savā dzīvē. He's been a Christian for 40 years. Viņš bijis kristietis 40 gadus. He was so excited to teach. Viņš bija patiesībā tik sajūsmināts, ka viņš var mācīt. That's what we want. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies. Okay, are we all happy? Vai visi esam mierā ar šo? Who needs coffee? Kuram vajag kafiju? I need coffee. Man vajag kafiju. We're going to have coffee and then we're going to show you how to teach this to younger children. Okay? Mums būs kafijas pauze, un pēc tam mēs parādīsim to, kā šīs lietas mācīt jaunākiem bērniem.